muļķu spoku stāstu. Lasu reizi uz valodu. Mācoties 5. un 6. klasē, apmeklēju novadpētniecības pulciņu, bet pēc tam darbojos skolas vēstures padomē. Pirmos spoku stāstus es dzirdēju no skolotājas Elgas Olmanes. Viņa vadīja novadpētniecības pulciņu. Skolotāja Elga Olmane stāstīja par atgadījumu ar savu mammu, kur strādāja skolā par auklīti 20. gadsimtos. 80. gados skolas tehniskajiem darbiniekiem bija svētku dienas. Brīvdienās jādežurē pa nakti. Vienu vakaru auklīte Velta atradusies 1. stāvā, tagadējās 2. klases telpā, kad viņa pēkšņi sadzirdējusi skaņas no telpas virs viņas 2. stāvā. Viņa dzirdējusi, kā galva tiek bīdīta, krēsla grūstīta, spaiņas ar troksni nolīdz zemē un kā birsta nokritusi. Sākumā viņa domājusi, ka tā ir kāda apkopēja, bet paskatījusies pulkstenī, viņa secinājusi, ka ir 1:30 naktī, un ka tā diez vai varētu būt apkopēja. Otra dežuranta nākamajā naktī piedzīvojusi kaut ko līdzīgu. No tās reizes abas darbinieces sateikušās vienas pašas palikt pa skolā pa nakti. Skolotāja arī izstāstīja par sava vīra Jāņa Olmaņa piedzīvojumu skolas pagrabstāvā, kurā viņam ir liecies, ka kāds viņu visu laiku vēro. Viņš pats esot dzirdējis, ka kāds staigā pa gaiteni un ik pa brīdim apstājas pie pūtējoties telpas. Viņš jūties ļoti neomulīgi, jo atradies viens pēc skolotājā brīdī. Viņš esot gājis uz priekšgājiem ļoti klusām, lai viņi nedzirdētu, ticis pie durvīm, tās straujā trāsvaļā, lai attālātu to cilvēku, kas ir aiz durvīm, jo tur neviena nebija. Bet durvis, pa kurām ir it kā kāds ienācis un aizgājis, no gaitiņa izrādījušās aizslēgtas. Kas varētu staigāt ar aizslēgtām durvīm? Droši vien spoks, vai nē? 2015. gadā Vidzemes augstskolas studenti spoku meklētāji palika skolā pa nakti, lai uzņemtu filmu Pagātnes atbalsts. Arī viņiem licies, ka kāds viņus vēro.